Lai informētu novada uzņēmējus par aktualitātēm, sadarbības un atbalsta iespējām, Madonas novadā norisinājies pirmais uzņēmēju fórums. Fórums pulcēja vairāk nekā 70 dažādu nozaru uzņēmējus, taču lielākā daļa no klātesošajiem lauksaimnieki. Vairāk nekā pusi Madonas novada uzņēmēju darbības veido tieši zemnieku saimniecības, tāpēc arī spraigākajās jautājumu krustugunīs nonāca tieši zemkopības ministrijas pārstāvji. Lielākā uzmanība tika vērsta uz gaidāmajām izmaiņām tiešmaksājumos. Šīs izmaiņas īsumā sakot ir vērstas uz to, lai šie maksājumi nākotnē būtu mērķtiecīgāki un lai šos maksājumus saņemtu reālie lauksaimnieki. Zemniekus interesēja, vai tiks ieviestas izmaiņas likumdošanā, kas novērstu maksājumu saņemšanu tiem, kas ir lauksaimnieki tikai uz papīra, jeb tautā sauktie dīvānu zemnieki. Par aktīvo tiks tiešām uzskatīts, ka viņš varēs pierādīt, ka viņš veic kaut kādu saimniecisko darbību. Ja citiem vārdos sakot, aktīvais vai ainava uzturētājs, jeb dīvānzemnieks ir tikai vienīgi tas, kas apļauj zemi. Ja uztur zemi labā un lauksaimniecības vidas stāvoklī. Noteicošās darbības jomas novadā ir lopkopība un graudkopība. Zemkopības ministrija sola valsts piemaksas pie tiešajiem maksājumiem arī šīm nozarēm. Galvenā labā ziņa, kas ir jāuzsver, ir tā, ka šogad, 13. gadā, arī šie lauksaimnieki saņems valsts piemaksas pie tiešiem maksājumiem, ko es uzsvēru. Tas nozīmē, ka būs pārējai posma valsts atbalsts par laukaugu platībām, par piena tonnām un par lielopiem. Attiecīgi tie maksājumi, ko viņi saņem 12. gadā. Madonas novadā līdzās lielajām zemnieku saimniecībām daudz ir arī viensētu. Nākotnē atbalsts tiek solīts arī šīm mazajām lauku saimniecībām. Mums ir ļoti arī aktuāli mazais lauksaimnieks, mazās piemājas saimniecības. Ja? Tad vēsturiski jau viensētām vajadzētu, tā kā mums ministrijas darbinieki arī stāstīja, ja, kad būs atbalsts mazajam lauksaimniekam, tad es uzskatu, ka ļoti labi ir tas, ka tā ir obligātā no Eiropas Savienības obligātā komponente, kas ir jāievieš. Zemnieki neslēp savu skepsi par tiešmaksājumu palielināšanos nākotnē, taču atzina, ka ministrijas pārstāvjiem biežāk būtu jābrauc uz laukiem, skaidrot esošo situāciju un izredzes nākotnē. Būtiskākais jautājums vienmēr ir tāds, vai es varu paplašināt savu ražošanu. Jautājums, kas notiks ar tiem, kas beidz ražošanu, kā es varu tikt pie šiem maksājumiem, kad ja viņi beidz šo ražošanu, vai viņus nopirkt, vai pārņemt. Tādas finansiālas visādas lietas, jo reāli lauksaimnieki noveco. Un, teiksim, tādi, kas 30-40 gados nodarbojas ar lauksaimniecību šeit apkārt, nemaz tik daudz nav. Līdz ar to, teiksim, pēc 5 gadiem mēs arī kļūsim vecāki, bet reāli mēs... apmēram tie, kas ir 40, 50 gadīgie, koreģēši, reāli darbosies šajā biznesā. Līdz ar to mēs gribam zināt, kas notiks tajā 2017. 20. gads. Vēl jau nav faktiski Eiropas Savienība pat izlēmusi, ko viņi grib un ko negrib. Vai viņi mūs ieklausīsies, to arī mēs vēl nezinām. Tā kā faktiski jau mums visu laiku tā ir. Mēs dzīvojam, gaidām kaut ko. Tas jau nav runa tikai par lauksaimniecību, faktiski tas par visām nozarēm. Bet par to, kad mūsu zemnieks atbalsta ziņā pietuvosies veco Eiropas dalību valstu fermeriem, Madonas lauksaimnieki ir vienisprātis, nez vai tādus laikus maz sagaidīšot. Es domāju, ka es diez vai piedzīvošu, tāpēc, ka man jau tūlīt 70 gadi, ja, pēc pāris mēnešiem. Tā kā es domāju, ka es jau nepiedzīvošu, bet cerams, ka meita varbūt tas uz notu un mazbērniem vajadzētu piedzīvot. Ja nenobruks Eiropas Savienība.